Kā tad dzīvē notiek organisma attīrīšana un ko tas nozīmē ikdienā? Organisma atjaunošana šūnu līmenī, organisma attīrīšana, sastāv no konkrētiem soļiem. Un pirmais solis, pirmais mēnesis ir organisma attīrīšana no toksīniem. Pirmā mēneša programma ir detoks paka. Šī ir programma, kas atbalsta organisma dabīgos attīrīšanās mehānismus. Palīdz mūsu filtru orgāniem strādāt efektīvāk, atjauno un aizsargā šūnas no bojājumiem. Paaugstina enerģiju, darba spēju līmeni, uzlabo gremošanu. Tās ir visi pamat bāzīti, lai jūs ikdienā justos labāk. Tur ir salikti kopā produkti, kas pastiprina cita iedarbību. Tur nav vienkārši randomā samesti kaut kādi produkti. Tātad, kas tur ir iekšā? Tur ir minerāla kompozīcija, ko pievieno dabīgajam ūdenim, uzlabojot jūsu dzeramā ūdens kvalitāti. Tad tur ir fermenti, kas sadala pārtiku, ogļhidrātus, olbaltumvielas, taukus. Vēl šajā programmā iekšā ir lecitīns. Tas ir šūnu membrānu būvmateriāls, aknu audu atjaunotājs. Pie toksiskas iedarbības tas atbalsta nervu sistēmu, asinsvadus. Vēl šajā pakā iekšā ir spēcīgākais antioksidants, kas pasargā šūnas no toksīnu iedarbības, paaugstina enerģijas līmeni, palīdz atjaunoties pēc slodzes fiziskas, to ļoti novērtē sportisti. Viens no maniem mīļākajiem produktiem pentokāns, tas ir kālijs kopā ar C vitamīnu un ribozi, un šīs produkts uztur augstu enerģijas līmeni, darba spējas. Vēl šajā komplektā ir lucerna, kas nostiprina asinsvadus, pasargā šūnas no bojāšanās. Šo visu programmu ir ļoti viegli iekļaut ikdienā. Ir ieteicami uzturu ierobežojumi, tie, protams, ir ātrie ogļhidrāti, saldinātie dzērieni, cukurs, kafija, alkohols un vakariņas nevēlāk kā 2 stundas pirms miega. Šī detoksikācijas programma ir mūsu organisma iekšējā higiēna. Jo zobus mēs esam iemācīti tīrīt 2 reizes dienā. Mēs par to pat neaizdomājamies, vienkārši darām to automātiski. Par traukiem mēs arī nedomājam, vēl jau nav tik netīri, vēl varam palietot. Kāpēc savu organismu mēs lietojam un nekopjam? Nav jādomā, priekš kā man vajag tīrīties, mans organisms pats ir gudrs, pats attīrīsies. Vajag vienkārši tam radīt apstākļus, lai šī dabiskā attīrīšanās notiek katru dienu. Un ir ļoti muļķīgi gaidīt pazīmes, kas sāktu liecināt, ka vajag attīrīties. Āda ir mūsu lielākais izvedes orgāns. Mati, nagi, ja tur kaut kas nav kārtībā, dažādas alerģiskas reakcijas, tie jau ir redzamie iemesli, kas liek cilvēkam aizdomāties, ka organismam kaut kas nav. Bet ir arī neredzamās pazīmes. Asinsspiediena paaugstināšanās, sirdsritma traucējumi, pārtikas produktu nepanesamība, alerģija uz dažādām vielām, kas arī nav pārtika. Tad svara pieaugums, enerģijas zudums, miega traucējumi, slikts noskaņojums, aizkaitināmība. Tas viss parāda to, ka organisms nespēj kvalitatīvi dzīvot savu dzīvi. Visām jūsu diagnozēm, visām pasaules diagnozēm ir tikai 2 iemesli, kurus mēs reāli katrs ikdienā varam kontrolēt. Un tā ir intoksikācija un patstāvīgie uzturvielu deficīti. 95% no pasaules iedzīvotājiem dzīvo ar olbaltumvielu deficītu, ar labo tauku deficītu, bet ogļhidrātu ir daudz pa daudz. Ļoti daudz cilvēki savas veselības problēmas noraksta uz ģenētiku, bet ģenētika ir tikai 1–2% stāvokļa attīstībai. Vislielākā nozīme ir jūsu dzīvesveidam un jūsu darbībām ikdienā. Un šī sistēma palīdz optimizēt organisma dabiskos procesus. Detoksikācija nav ārstnieciska procedūra. Tā ir vienkārši tā kā dzīves kultūra, tā ir higiēna. Tas ir spā no iekšpuses. Ja tu aizdomājies, ka tev ir laiks attīrīt organismu, sāksim ar šo detoksu. Organismā vieglu attīrīšanu no toksīniem. Raksti man un mēs uzrunāsim visu sīkāk.